wanna feel it. Kā draudziņi, čau, jau nākošajā sērijā, kur jau cerams, kas noskatījies iepriekšējo sēriju. Ja nē, tu obligāti noskaties, lai tu saprastu, kas notiek šajā sērijā. Nu, ko mēs tagad braucam pakaļ Emkas detaļām. Atradu tepat Latvijā. Pa brīnumu meklēju gan Polijā, gan Lietuvā. Visur bija dārgāk, bet caur kontaktiem atradu vienu interesantu vietu. Nekā tur neesmu bijis, esmu tikai dzirdējis nostāstus, ka tur ir uzņēmums, kas eksportē super dārgām mašīnām detaļas. Tā, ka tur ceturdaļu var nopirkt Bentley, Ferrari, Lamborghini. Un esot apkārt ļoti augsts žoks, tā kā 100%, varbūt 99%, kad diez vai man ļaus kāds tur kaut ko filmēt. Varbūt nolikšu vienkārši Voyageri kameru un parādīšu, kā es vienkārši iekrāmēju tās detaļas, un tad jums pastāstīšu. Un pirms tam jau bija aizvedis pasažieru durvi, to sānu durvi, kā jau redzējāt, nomainījām, un pasažieru durvi arī bija bukti. Saprat, ka es negribu mainīt, jo tā durva maksā vidēji no 250 līdz 300-400 eiro. Ja tu meklē pie Emkām, tur vispār par 500 eiro, tikai tas nekas, ka viņi dara pa lielam 1:1, kā parastam F30, F31. Aizvedu pie sava PDR čaļa. Viņš izbuktēs viņu visu, solīja man to izdarīt līdz 150 eiro un nokrāsošu tikai ārpusi, jo iekšpusi negribu krāsot tikai tāpēc, kad jāgriež visas nostās gumijas, viss jājaus un baigā ņemšanās. Tā kā mums viss iet lēnām pozitīvi uz priekšu. Naudas ziņā par detaļām, to mēs vēl tiksim centros. Kad būs varbūt kaut kāda fināla sērija par M3, tad izstāstīšu, cik ir izdevīgi pirkt no Amerikas sistu Emku. Kā arī parādīšu jums, kā notiek visa certifikācija, ko tur vajag izdarīt, jo man ir bijusi pieredze un arī pats to darīšu un padalīšos noteikti ar jums. Tā kā nākošā kadrā jau tiekamies, vai nu man būs te viss pilns ar detaļām, vai nu varbūt kaut ko piefilmēšu vēl klāt, kas un kā. Bet negribu apsolīt. Tā, esmu klāt, beidzot norādītajā adresē, un pēc zin, kā es to pateicu, kas esmu klāt. Kļūdīties taču nevar. Pasēties, kas man jau blakus stāv. Mums stāv Ferrari. Kaut kur veselā stāvoklī, bet Anglis, un pabrauc garām. Tur Rolls-Royce aizmugurs, tur Ferrari, Porsche un tā tālāk. Pasīsimies, aiziesim parunāt ar džekiem, varbūt atļaus kaut ko iefilmēt. Tā kā ejam, parunāšu pagaidām, kameru atstāšu mašīnā. Mazums nesabīstās. Esmu sakarāmies Voyageru pilnu ar Emkas detaļām. Diemžēl vīrāls ir krūtis sakarīgs, apsveic ar tādu biznesu, 20 gadus to daru, bet es nesarunāju, ka varēs iefilmēt, jo ir mašīnas, ko nevajag rādīt. Viņš teica, ka labāk nē. Bet ir rekur tur sarkans milzīgs angārs ar nenormālu augstu žogu. Un tur stāv Porsche, Ferrari, Lamborghini, sagriezti, apgriezti un visādi. Mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Paskatīties. Buferīts. Un vesela paleta ar detaļām. Viss mizājām mājās un tajā servisā viss izkrāmēsim. Let's go! Tā, un turpinot, kā jūs teicu, mūsu rubriku, jūs zināt, ko tas nozīmēs. Taisam par Emkām Latvijā, ko var nopirkt. Review sadarbībā ar Car Vertical. Viss vaļā mūsu skaisto sludinājumu dēļ Latvijā, visi jau zinām. Pastamies, ir viens šāds te eksemplārs. Tā, un kas man piesaistīja uzmanību šim baltajam M5 ir 16 gads un 65,000 nobraukums tikai. Likās tas tā interesanti. Un vēl mums izstījās, ka viņš ir amerikāns, tāpēc ievadam tagad šasīs numuru, kurš ir pieejams sludinājumā. Un apstāmies, kas tad te mums lācītim vēderā. Mums ir 9 īpašnieki kopā mašīnai bijuši. Ir arī tas 15. gads, gan jau reģistrēts 16. Un mums ir ļoti daudz dzelteniem. Mums ir nobraukums, kaut kas ir jāpievērš uzmanība. Ir bojājumi 2 gabali bijuši un titles. Tātad, ja titles ir, tad tas ir amerikāns. Mums ir arī sen neredzēts dabas stihija pakļautība. Tātad iespējams, kad viņš ir bijis slīkons vai kaut kur, kur ir bijuši plūdi. Lai aizbraukt mašīnu, apskatīties, lai to viņu nopirkt, pievērs vairāk uzmanību elektronikai un tam līdzīgām lietām. Ejam tālāk, arī mums 18. gadā pirmo reizi viņš ir ielikts tirgošanā. Ja arī ko smuku var redzēt, mums kā vertikāli rāda bildes no sludinājumiem. Pēc tam 18. gadā vēl vienreiz viņš ir atjaunots sludinājums, un tad mums ir 19. gads, kad mašīna vēl vienreiz ir tirgosies, nu jau citur mēs redzam bildes. Šeit mēs varam salīdzināt, kas ir mainījies pa šiem gadiem.
Un rek mums 23. gadā ir tas pats slavenais bojājums. Rek mums ir priekša sāns, ritenis nolausts, aizmugura labota. Airbagi ir reku izšauti, gan kāju, gan paneļu, gan stūres. Neredzu nekur baigo mitrumu. Lūk, tur arī tās savs, bet nu mazums. Un taksometrs viņš nav bijis, un zakts arī viņš nav. Ejam tālāk uz pašu interesantāk uz nobraukumu. Reku mums rāda nobraukumu, kas man bija aizdomīgs. Tātad 23. gadā pēdējo reizi 65,896 km. Tagad viņš ir ielicis tirgoties par 66, tad sanāk ilgi laika mašīnī tirgosies, viņš viņu saremontējis un praktiski nav neko nobraucis, uzreiz tirgo. Vai nu ir pabraukājis un iespējams, kad ir notīts apakaļ, kurš bijis pēdējais fiksētais. Esmu dzirdējis, ka tā dara. Tā kā šitam pievēršat uzmanību, te tieši nav konkrēti parādījis, kā jau redzam, kad ir notīts, bet jāpievērš uzmanību. Un mums ir dabas stihija, mums ir karte, kur ir bijusi tajā brīdī stihija un kur tā mašīna ir atradusies. Tropiskais ciklons ir bijis, tad tie plūdi un vētras un tā tālāk. Vidējā cena, reku mums rādās 44,000 šādai mašīnai, jo tas jau sanāk kā facelifts. Un viņi tirgojas tikai par 28, tas ir aizdomīgi lēti. Nezinu, kāpēc. Viņi pagaidām viņai cena kaut kādi, es pat teiktu, 30 pār droši, ka 35 varētu maksāt. Nezinu, kāpēc, varbūt vienkārši naudu vajag. Nav nekas tāds traģisks, bet ir vietas, pie kā mums jāpievērš uzmanību, ja tu vēlies šo M5 nopirkt. Un atceries, kad ar manu promo kodu vai arī apakšā ir links, ko tu automātiski nospīdīs, un tev piešķir 20%. Tā kā atbalsta manu saturu, izmanto Malsa BMX. Esmu beidzot atbraucis un laiks izkrāmēt visu šito barda kārā jau pie mašīnas. Un šodien kaut ko vajadzētu paskrūvēt bišķiņi. Voyager tēma? Ojici tēma. Ojici tēma? Kas tas tā? Tas ir viss kaut kas. Tātad visu šito te tagad atzīsim pie Bekačkas. Un tad vēlāk atbraukšu apakaļ un jau padomāsim, ko varētu pastelēt un ko nevarētu pastelēt. Tikko ieraudzīju, kad bufers ir salauzts, nebija pamanījis pastēties. Kas salauzts? Te ir apskalotāji aiztaisījuši kādu reizi ciet. Nu labi, būs ko darīt. Mēs te ienesām iekšā paleti mūsu visu detaļas. Un es esmu pat ticis pie gaisa masas mērītājiem. Reki iedevuši čaļu līdzi. Abas divas. Lielam viss plasmas laikam mums ir. Cik ātri. Reki mūsu eļas radiators. Bišķiņi būs ar upgrade. Tas ir labi. Tā, tagad mēs jau sāksim kaut ko padarīt, kamēr Edijs tur ir aizņemts ar citu BMW. Es nevaru izbraukt, iebraukt. Otrādāk, tikmēr noņemšu kapotu un eņģis. Noņēmam no kapotu. Viena eņģa man vēl palika, otra jau noņēmām. Un tagad mēs izbrauksim ārā, apgriezīsimies un apakaļ uz šejieni, lai purdas mums tur un ārdīsim nost visu purnu. Tātad gāzīsim ar antifrīzu, freonu un kas tad vēl noteikti nelīs. Un tad vakarā atbrauks vēl ūdens. Pamēģināsim iztaisnot šito līkumu, lai varam uzlikt jau jauno brilli piemērīt. Reku, viss komplektiņš. Nu, pastīsimies, cik tas ir vienkārši vai nebūs vienkārši. Man satrauc bišķi šitā vieta, ka uz iekšu, bet, nu, teorētiski šito loku, šis locīsies vaļā, tad viņam vajadzētu tā kā padoties smuki. It kā te nav bagā konstrukcija, bet, nu, samērīsim smuki un tad jau redzēs, kā būs. Tā, nu, ko pacēlām M-ku, apbraucām apkārt, nenocīdos bišķi pasildīju motoru, nospēju tur M1, M2, tur tādas opcijas, un tur taisīja tā tālāk. Volā, ārdam nošito te priekšiņu, noārdīsim šito, tad Edijs atnāks, nolaidīsim visu šķidrumus. Tad jau skatīsimies tālāk, tad mēs vēl te ieraudzījām, ka mums te rekuši tādas te eļļiņas sakrājušās. Mēģināsim saprast, tas ir vai nu no tām visām eļļām, kas te atsprāga, vai nu kāda, piemēram, reku turbīna ir vismaz eļļā. Nezinu, kā tas un kā tur. Bet tas viss jāsamazgā, jāpabrauc, un tad tu sapratīsi tikai. Nu, bet tā visumā motors ļoti labi, klusu. Tas man ļoti priecē. Viss nav ko bazarēt. Robijam iekšā mozonu un malcam nost ar visu.
Tā, Edijs tur vieno mums raģiks nost. Ja mums nevajadzētu tur piešķiņ pataisnot to stūri, tad vēl varētu jau uzreiz plug and play, kā saka. Lampas vienīgi nav. Nu, kā? Ak, vienči. Stundas jau rūks? Bet, protams. Perfekti. Īstenībā rūks jau tagad jau vajag. Tā. Labi, turpinam. Tā hauts mums spurns nost, kā reizējāt noņēma arī spārņau. Un nezinu, kāpēc Edijs ir atkabinājis šito alkohoļā. Jā? Labi. Otrā pusē. Bet mēs tagad redzam dvižoku. Un izstās, kad mums tāk tomēr vārst vāks. Es jau cerēju, ka tādu ziņa šeļas kaut kur uzšļākušās. Bet cerībā ir naiva. Ja šito trubu mēs noņemtu nost, kur mēs tiktu? Pie turbīnas mēs laikam netiktu. Pačamdīt viņu. Šitie mums ir iedot līdzi. Bet viņus vajag mainīt. Edijs saka, nevajag. Tā pusi mums būs līdz atbrīvot, lai mēs varam pataisnot gan šito, gan šito. Viņš atbrauks mūsu uldes. Viņš ir meistars šitām lietām. Tad, lai viņš mums iesaka. Un pārāk kā tas jādara. Un tā visā visumā. Šis ir bišķiņ pavilks. Visā vismā šitas mums ir taisnits, un šitas arī mums ir taisnits. Lanžiņi, liekti, nav. Alumīnija atreiz nav. Vēl ne? Tā mums jau iet pirmā jaunā detaļa virsū. Kronšteiniņš iet virsū. Ja būtu viss sakrāsots, mēs varētu gandrīz taisīt challenge, kā Armstrong kungs, 24 stundās salikt mašīnu. Varētu? Easy. Tā mums jaunais kronšteinis ir klāt, jo šitas mums bija... Šitas mums ir līgs. Ir viss saliekts. No... Tas? Reku klāt, apakšā. Viņš tur viss. Jā. Viņš tā paņemtu tā un iekabina viņu. Viss jau te stāv, kur tas nolicis. Tā, es bišķiņ te krāsoju un atbraucu uldis. Paskaties, uldis ir dzīvs un vesels, viss satraucās, kur ir uldis. Jā, tepat vien ir. Jā, tu uldis tepatās ir, tā kā uldis mums ir metāla meistars. Reku šitāds te stienis un ir gatavs. Paskaties, paēmišainī. Pat viss pretī sanāca. Kā tu tas sanāca tik ātri? Ideāli. Ideāli? Tagad mēs pamēģinās dabūt šo bugdīt vēl ārā. Jā, grib tas sanāk. Bet tā jau jā. Vienīgi mums ir lāzers uldi. Mēs varam ar lāzeri vēl pastīties. Vēl ar ruleti mēs varam pamērīt, nu, pareizi tos. Atcēti klāzi. Nu jā, un tad reku šitās viss pā priekš. To mēs tagad varam uzlikt, pastīties, vai viņš dara pa caurumiem. Kā es nedarēs viņam jādara? Ja viņš jau baigi nepadodās regulācijai, jo mēs varam pacelt viņu augstāk, lai tu ties pie tā cauruma. Tā uldis tagad mēģinās. Viņš atplīs vaļā, viņa būs jāmetina. Šito vajadzētu iztaisnot vēl, lai varat pēc tam saķert kopā. Tā mums to kanti jāizvelk smuku taisni. Nu, zolīdi. Pilnīgi es esmu pārsteigts, cik tas ātri viss notiekās. Jo arī šito arī mēs iztaisnojām. Reku smuki. Smuki gatavs. Bišķiņ tur jāuzšamenē būs un būs labais. Tā, reku, pasēties, kā jau uzlikām to brili vai rāmu galveno. Reku, uldis mums smuki ir iztaisnoja visu šito te, pat šito visu iedolbīt. Protams, tad mēs saslīpēsim, pieslīpēsim un es to stūri nokrāsošu, lai viss ir zolīdi. Šito pielīdzināsim, bet brille uzgāja virsū čotka ap pirmo reizi. Viss bija pretī. Arī šitie, šitas. Tā kā, ļoti labi.
Ļoti, ļoti labi. Jau jūtu, kad viss iet ļoti labi. Man baigais prieciņš. Yes! Nevar sagāzt jau sagaidīt, kad būs. Nu, kur ieliekt lukturi iekšā, šitā un bumperu virsū un gatavs. Ja pomaz uz ātru apmēram jau uzlikšu, kāds apmēram iztīsies. Tā, nu ko, es jau sametu aptuveni ātri, bez skrūvēšanas, kā jau tas apmēram varētu iztīties. Un gribu jums parādīt, kā tas apmēram iztīties, jo es ļoti nevaru sagaidīt, skatieties. Blīn, tās formas. Tagad es nevaru saprast, varbūt jākrāso melnu, ne balta. Nē, bet balts, man liekas, tomēr labāk izstāsta. Reāli labi, bet pagaidām mums iet ļoti labi. Ulds mums daudz ko iztaisnoja. Mums nav spāns vēl joprojām atnācis, tāpēc nevaram pierakties šo pusi. Un tāpēc izstāsta, ka te kaut kas ir viss slikti. Kāpats mums tāpatās bez eņģiem ir. Bet šitas stūrs jau bez skrūvēšanas jau ir čotkīs. Labi. Bišķiņ izrevidēsim šito bardaku, jo mums jāiedzer viena mašīna šeit. Un turpināsim emečko. Tā, M3 mums ir masā updates. Dabūju no Roberta kunga. Viņa lukturi. Tā kā man vajag un kādas meklē, viņam vienkārši viens rezervē bija. Viņš teica, ja tev vajag dara, viņš var pārdot. Bet ir mīnus. Nav bloki. Un mums viens bloks ir vecāls. No tā luktura var būt, kas bija sasists, varbūt var piejūgt un viņš iet. Tā, gribu parādīt, kāpēc man patīk šie lukturi, tāpēc, kad viņi izstāsta daudz stilīgāk, nikināk, agresīvāk. Viņam nāk smuk šitā LED lente, a man ir šādi. Šis izskatās facelifta. Šito starp citu varēs nopirkt vismaz vienu točnu. Un es jums parādīt salīdzinājumu manējie un šitie. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šitie ir daudz glītāki. Ne? Tā, rekur, es jums saliku manu lukturi. Un tādu tā, kā es gribu. Šis ir pagaidām Roberta. Jāatrod, jāsaprot, vai bloki dara no šitāda. Un vispār jāapstāst, cik bloki maksā. Jo pats lukturs jau maksā daudz. Bet bez blokiem viņi var atrast jau pa kaut kādiem 600 ar blokiem. Pa štuku 3, kā kurš tur tirgo. Citi vispār tirgo pa 2,800 visu komplektu. Reāli dārgi. Šitās lukturs maksā kaut kādi 600, 500 jau ar blokiem. Tagad mūsu uzdevums ir ar Ediju. Izdomājām, ka samainīsim no manējošā luktura bloku uz Roberta lukturu. Tīri tehniski viņam vajadzētu iet vai vismaz kaut ko notikties. Tāpēc samainīsim blokus. Sapratām arī, ka otrs bloks, kas man nāca līdzi, ir pilnīgi slapš un lielam metams laukā. Nu, kā 200 eiro te padirstījām. Tagad mēs aiziesim pie mašīnas. Edijs ieštikerinās, jo pīni izstāsta tādi paši. Ir. Ir. Un. Jāparīt, jau mums nebūs, jau mums nav. Tev vajag iestāt aiziet. Tā, notiksies kaut kas vai nenotiksies kaut kas? Nu jau bija jāmaksā. Nav nekas. Es esmu sapratis to, ka es jums visu laiku rādu visus savus projektus, ko mēs darām tā tālāk, un daudziem asociējas ar to, ka es vienkārši savu prieku pēcpērku mašīnas taisu un vienkārši rādu jums, bet gribu pateikt to, ka tas ir tikai reklāma pa lielam mūsu biznesiņam, Levanam, tāpēc gribu parādīt to, ka un pateikt, mums ir vesela milzīga servis zona, taisam Edijs taisa apkopes mašīnām, otru pacēlājs nerādīšu, jo mums tur ir stāv MK jau gandrīz smuka. Tālāk mums ir visu veidu krāsošanas darbi, aplīmēšanas, remonti. Un šis stūrīts ir Aldim, kurš metina visu kaut ko. Tā kā, ja jums vajag sataisīt mašīnu vai sametināt, piemēram, mēs esam slīgas nakavu iemetinājuši jaunu Opelī. Un šīs divas mašīnas ir pa apdrošināšanu. Ja jums ir apdrošināšanas gadījums vai kasko vai okta, tad raksti man,
uz Eleven, sataisīsim tev tāpat skaisti, kā es taisu savas mašīnas. Un mēs darām visu, sākot ar paneļu maiņām, spoterējiem, varam arī mašīnas aplīmēt, mums tas klāsts ir diezgan liels. Kā arī ne tikai mēs krāsojam priekš kasko un oktām, mēs arī krāsojam mašīnas priekš parastiem mirstīgajiem, kam ir kaut kāds skrāpējumi vai rūsas punkti vai vienkārši sanāk uz kaut kādā šmucē, droši brauc arī sakrāsosim tev. Un mums nav tikai un vienīgi šāda veida mašīnas apdrošināšana arī visiem citiem no ielas cilvēciņiem, kas atnāks, sakrāsosim, sarunāsim, lielie projekti, kā jau esat redzējuši, pilnās krāsošanas, atjaunošanas, mūzika un vispārējais. Visi atgriežamies atpakaļ. Diemžēl nebūs tas tik vienkārši kaut ko nopirkt, pašskrūvēt, uzskrūvēt un viss degs. Nav bloki. Tehniski viņš tur dara, bet viņš neiet. Kaidīs teica, varbūt ir jākodē. Varbūt, bet tur laikam kādam jāatzvar un jāprasa. Tā, turpināsim M-ko salikt. Starp citu, man ir vienas detaļas. Arī jau šitas es nezinu, kas ir, bet tas man liekas nav M-kai. Šitās man stāvēja ilgi, kaut kad no pāris gadiem, nezinu kur. Bet viņas atrada, ka mums šis ir pilnīgi jauns oriģināls un šitas arī ir. Tad šitas mums iet šeit iekšā, šitas ir salauzts jau nopirkt tādu, ieliksim jaunu. Un šitas ir arī radiatoru covers, ķipa viņš saucās. Arī šitā te ieskrūvējās iekšā vai arī drīzāk šādā veidā. Un tad nāk bufers. Redziet. Tā kā mums ir divas lietiņas. Redziet, neizmet ārā un noderēja. Tagad to mēs varētu ielikt šite. Un voilà, uzlikām. Viss smuki, viņš tagad daudz stingrāks. Būtu man šitas uzlikt arī šito, bišķiņ gumijas ir apčakarēts. Bet, gan jau sadzīvos. Pasūtīja jaunu šito putoplastu, kas nolausts. Šits mums ir uzlikts, bet tāpatās mēs dabūsim noteikti ņemt visu nost, jo Edijam jau jāsamaina visas trubas, jāsliek radiatori. Tad liksim apakaļ visu šito. Un, protams, lukturi. Bet tā, visi smuki, taisni un ejam uz pareizo pusi, kā saka. Tā, mums beidzot 4. maijs brīvdiena, un tad ir laiks pieķerties tālāk. Mēs šodien gribam viņu salikt, vismaz radiators visus, lai pēc tam nav jāiztiek vairāk nekā un uzlikt kapatu un buferi un saprast, vai tas stūrs viss kārtībā vai tur turās. Atvainojos pa līdzi, ko jūs tagad redzat, jo sanāca, ka DJI-am bišķiņi, ka aizsargstiklas ieplīst, tad tas jānomaina. Tā kā nerakstiet komentāros, kad kaut kas tur dīvains. Pagaidām būs jāpaciešās. Tā, tu drausim nost visu to uzprikt, ko mēs ar Uldu uzlikām, un tad Edijs ķersies klāt radiatoriem. Vienīgi Edijs, ka tā likatī tās sieniņas, redz viņiem iet. Tas laikam jāieslidina iekšā, šitā jābūt, un tad tas pieguļās pie radiatora. Tas būs noteikti rēcīgi grūti. Vai jāsaliek visu raģiņu, visu kopā, un tad mēs pa diviem to visu kasetu varam likt klāt. Tā mēs Edijs reku pielika mums lielāka eļas radiatora, kas mums nāca līdz komplektā, jo reku ar visiem kronšteiniem pārējām, tā kā ir pat lāts updates sanāk uz eļas dzesēšanu, dzinēja eļas dzesēšanu. Šitā visu uzpirkt ir atskrūvēt tagad vaļā un tagad uz galda liksim, cik es saprotu šito visu. Jo Edijam jāsaprot, kā viņu te smuki iemānīt šitajā caurumā iekšā. Bet, jā. Bet vislielākā galvas sāp būs noteikti visu šito pasākumu saregulēt. Jo katra šitā skrūvīte,
viss tur, kas tur viņš šrojas, visur viņam ir iespēja regulēt. Bet priekš tā mums ir Uldis. Uldis varbūt mums palīdzēs bišķiņi šitajā pasākumā. Ko tu pūti? Šito jāatbalot. Kāpēc tev viņi traucē? Tāpēc, ka mums šito trumu nevajag. Tā mums ir? Bet prātā. Tā šito stučkiņu ar atradām nevar atrast, šis derēja man no vecā radiātora. Arī kur mēnestiņš. Nezinu, kāpēc, bet puikas līdz neiedeva. Varbūt viņiem arī nebija. Kas tur skrūvējas, iedīja klāt? Sūknis. Viņš tā ieliek. Un tad pieskrūvējas sūkni. Lākums šis gabaliņš. Tāpēc nevajag neko mest ārā. Labāk visu saglabāt, ka viss saliks. Tad visu lieku ārā. Tā, kamēr es esmu aizgājis, tikmēr Edijs nav ieslēdzis kameru un jau pasēties jau radiators jau salikts ar. Netrakojam. Un es gaidīju viņu, ka viņš man sauks, lai es varu palīdzēt radiatoru uzlikt, bet viņš pats te liek visu. Divatā tas ir diezgan vienkāršāk nekā vienam pašam visu to daudzumu salikt. Tā kā jānāk palīgā. Tā mēs esam tikuši jau līdz kapat trosas. Tā kā mums ir anglas priekš bija. Mums tagad jautājums, ja mums derēs trosas, jo tai vietā tehniski jābūt šeit. Pagaidām vizuāli. Viss tās, kas aizies, tad mums jāieskrūvē ir eņģes, un tad mēs varam pievilkt to purnu un pieskrūvēt. Tā, mums ir pa lielam 85%, labi, 70%, ne 80%. Jau ir salikts, karbona atsaitu uzlikām, smuks uzreiz salikts pa punktiem. Šeit arī viss šķirbiņas ir tā, kā jābūt. Arī šeit vēl ko iztaisnojām, viss smuki. Eņģis mums arī strādā. Šeit ir viss kārtīgi pieskrūvēts. Plasmas saliek vietās, vēl tur visādi sīkumiņi palikuši, bet pa lielam sniknākais no visām šitām čupām ir. Tad mēs varētu vēl pieskrūvēt radiators. Tā, un mums vajag pēc tam pieskrūvēt eņģes, pieskrūvēsim melnās, pieliksim kapotu, jo tad, kad nebija eņģes, tad kaut kur mums traucēja kaut kas, vai mums kaut kas traucēja no šejienes, vai vienkārši kaut kas bija šķības. Kurš mums ir tik daudz mans, ka mēs paši vairs nevaram viņus atrast. Reki ir vecie, kaut kur bija arī jaunie. Vajag meklēt. Viņi šeit ir. Process vēl. Mēs nevaram atrast. Karoši atradām radžiņus. Interpolē radiātoru. Lūdzu, viens. Viņam divi vienādi. Bļaņas uz tādu nomazgātu vai izpūsta gaisu. Jo viņi ir dubļaini. Jā. Tieši tā. Pūt. Tā satīrīsim radiātors un liekam klāt. Pacies Edijs jau nes kapotu. Mēs saskrūvējām eņģes. Eņģes saskrūvējām. Un tagad mums vajag uzlikt. Tagad ļauj man tāpat izdarīt. Pietirkšķinā. Nes pietirkšanāmā. Kas tad te mums būs galiņā? Būs kādas šķirbas vai nebūs?
Nebūs šķirbas. Nē, šķirbas būs. Bet cik liels? Bet cik liels tas šķirbas būs? Ir tāds jautājums. Tu mēģini trāpīt tajās pašās vietās, tu palīdzēši? Tā, iet mums pa eņģītēm vai neies mums pa eņģītēm? Jā, oši tur vajag eņģi augšā. Oi! Te mums tās pānas mēs neredzam. Kas te notika? Tāpēc viņš mums neļauj lauzt to spārni jau. Te nebūs haļava, viņš tās. Tas nozīmē ko? Ka mums vajag 13. Значит, nedara. Vecajās vietās es tur plus mīnus uzcirtu, bet tā šaiba ir tik plata, kad varbūt arī neuzcirt kā vajag. Mums viņa jāvar ciet un jāprauj uz augšu, ne? Tā uzmetīsim buferu vēl. Kāpat mēs īsti nav jēga viņu tagad regulēt, jo mums nav otrs spārns vēl atnācis. Bļa, gandrīz ir. Posties. Bet mums vajadzētu uztaisīt tā, lai očiņi vaļā, mums tās eņas vajag. Ko tur vajag, lai viņš saķer? Un tā, lai var aiztaisīt. Bļa. Es jau domāju. Es domāju, man pīst dāmanām rokām. Es domāju, galvenais, lai man nādas rokas nav tur kaut kur. Varbūt tās eņas nedara. Pa cik tu pagriez? 2 pēdējiem augšā. Jā. Pasties, brekas, sagājies, līnijas. Nē, labi, ka punas ir smuki. Ja neskait, protams, šitā saliek tā. Te ir pat labi, pasties. Kaut ko viņš tā nedraudzējās. Viņu vajag vēl. Tā, liela mājas darbs ir izpildīts. Pastīties, kas pa purnu. Var teikt, ka gatavs. Man interesē, cik viņš ir zems. Varēs kaut kur aizbraukt dzīvē, vai nevarēs. Un mums ir pat diezgan tīri ok. Kādās vietiņas sajiet. Šeit, protams, mums jāpatais no kapatas, te ir defektiņš. Bet pat šitā vieta bez regulācijas jau ir tuvu ideālam. Tātad sanāk, mēs būsim diezgan precīzi iztaisnojuši. Protams, šitie stūri jāsaregulē uz leju. Kapats ir jāpačam. Oi, my God. Tas jau neies pāri guļošiem vairāk. Tas tā kā mans zetkai jau. Edīs pakas galvu. Apsveic. Katru mēnesi jaunu lūpu, jo pārsvarā sievu jau braukšu šitā mašīna. Varbūt jāliek standārta atspērs. Kroči, viss, ko mēs varējām šodien izdarīt, izdarījām. Citā dienā, kad nebūs brīvdienas, pasūtīsim eļas, kārbām, filtrus, visu to saliksim, un tad mums vajag atgaisot, izrūcināt. Gariem vēl jāsametina viens alumīnija kronšteins, vēl no buktētāja gaidām durvis. Tad atnāks Uldis, Uldis mums saliks šķirbas, vēl mums vajag lukturs. Jā, tas ir, laikam, viena no dārgākām lietām tie lukturi. Bet... Nice. Tā, man atnāca spoguļu vāciņš, es jau izpakoju ārā un uzliku virsū, jo mums nebija pasažēru pusē. Vāciņš pasūtīja citu un pastieties. Un ir. Un pat mašīnas krāsās trāpīs, nezinu kādā veidā. Bet mums viņš ir reāli mašīnas krāsā trāpījās. Un pilnīgi jauns pie tam. Re. Šitas mums ir... Vēl viens ķeksītis, kas ir izpildīts. Vāciņš smuki, noņemsim viņu nos. Es domāju, ka mēs viņus krāsāsim tāpat melns, jo
Otrā pusē mums ir šitas te dīvainais pretīgais ķipa karbons, akvaprints. Tas ir taisīts šito, mums vajadzēs dabūt tāpatās nost. Un šeit mums ir oriģinālais vaciņš. Baigi labi trāpījās. Un tā soli pa solim, un tā mašīna būs lēnām salikta. Tā mums ir updatiņš par duru, ko es teicu, kas aizvedu pie meistara, kas velk buktas ārā. Viņi bija ļoti tādi saboktēti, kā jau atceraties. Nu, ļoti labi izvilkts. Tagad mums tikai atliek izņemt ārā šitās švīks, piegruntēt šito daļu un varēsim krāsot duri. Tikai no vienas puses un nevajadzēs tur čakarēties no abām pusēm. Tagad mēs redīgi gribam viņu tā kā iekrāmēt iekšā šeit. Bet vai tas strādās, tas labs jautājums. Nu ko, turas mēs salikām, kā jau redzējāt, bet tiekamies jau nākošā sērijā, jau pavisam drīz. Paldies!